Okartas akadēmijas studenti kopā ir vairāk nekā mēnesi. Jaunieši ir tik ļoti saraduši, ka neslēpjoties no kamerām un viens no otra atklāti stāsta par savu seksuālo pieredzi. Cik reizes sākumā reiz pasaka? Nē, ko neteiks? Nu nē, tāpēc, ka tā. Padaudz. Pirmkārt. 5 gadu, domāju, ka gadu. Nē, pagaidiet. Nu, 5 reizes esi? Gadā reizīt jau. Gadā reizīt. Viss ir loši. Tas ir svarīgs. Nopietni, šajā meklēt tas ir svarīgi. Ja tu neatceries vairāk, tas notiek tik ikdienišķi, ka tu neatceries. Nē! Tā nav. Tu atceries tik, ja? Beidziet! Caur rozā brillē, ir labāks tā. Tas tagadējais puisis. Caur rozā brillē, Pirmais puisis. tu kļūsti labāks. Vienīgais puisis. Ko tev bija seks? Jā. Es tā arī domāju. Goda vārds, es tā arī domāju. Nekas jau tur baigi intīms nebija. Tur vienkārši, es nezinu, kā kuram kas liekas intīms. Citam intīm liekas vajag nobučot un baigi intīmi. Bet tur jā, parunājām. Bija interesanti. Tā daudz īstenībā par cilvēku, kur uzzināt, kā viņš samulst, cik tālu viņam ir tāds slieksnis, kuram viņš pāri nekāpja. Jums ir labs seks? Yes. Jeb nu tā. Viss ir labi. Un kas notika vai nenotika dienā, kad Laima atradās ārpus šova? Vien tiec ārā, ka mums nav seksa. Kas? Jums nebija seksa? Ej, galīgi, es biju... Laima! Es biju vienu dienu ārā. Kā tu Es nezināju, ka es būšu šeit. Nevar taču izniekot vienu dienu seksam, come on. Es nezināju, ka es ļākšu šeit. Bet, ja zinātu, ka būtu seks, Es to nezinu. Gan jau. tad vajag parunāt par kaut kādām tādām lietām. Un Laima ļoti, viņa nekautrējas, viņa sasīja par savu džeku attiecībām, visu tā kā vajag un viss ir bumbās.